Mēs uzlabosim Soniku viņa haizivs Sonic formā GTA 5. Sonicsītes.exe ir nolaupījis Sonika draugus un grasās viņus aprīt. Un mums būs jāpēt visi jūras briesmoņi, lai attīstītu mūsu haizivs Sonika formu līdz visspēcīgākajai. Vai mums izdosies kļūt par jūras karali? Aiziet! Ai, cik jautri ir būt mazajam haizivs Sonikam. Kopš apēdu to dīvaino aļģi, man ir jauna Sonika haizivs forma. Elpoju zem ūdens, ēdu zivtiņas un patiesībā jau sen neesmu redzējis savus draugus. Protams, esmu pavadījis tik daudz laika ūdenī, ka gandrīz šķiet, ka viņus vairs neredzu. Tāpēc iešu uz virsmu paskatīties, kur viņi ir un... Paga, kas pie velna tas ir? Labi, domāju, ka tas ir tā vērts, lai es skrietu. Izmantošu savu Sonika ātrumu līdz virsmai. Jā! Lai paskatītos, kas pie velna tas ir, jo, ak, Dievs, tas ir sasodīts jūras briesmonis. No kurienes tu esi uzradies, un ko pie velna tu dari ar visiem maniem draugiem? Tagad tu uztraucies par saviem draugiem neveiksmniek. Esmu sapulcinājis veselu armiju ar jūras briesmoņiem, kas viņus visus ir nolaupījuši. Un tagad mēs viņus aprīsim, lai es kļūtu vēl lielāks un spēcīgāks un varētu apludināt visu pasauli. Domāju, ka nav nepieciešams to teikt, bet tas nav pareizi. Šajā pasaulē ir cilvēki, kurus es mīlu, un ne visiem ir jādzīvo aplūdušā pasaulē. Tie, kas dzīvo uz sauszemes, lai paliek uz sauszemes, piemēram, mani draugi, un tie, kas dzīvo jūrā, lai paliek jūrā, labi? Ak, cik pārliecinoši tu izklausies, bet atvaino, nē, briesmoņi, aizvediet Sonika draugus un ielieciet ries kaut kur ir ļoti grūti nokļūt. Tomēr es sagatavošu visu, lai aprītu pasauli un to apludinātu. Un tu, mans mazais dēls, iznīcini to stulbo haizivu Soniku, viņš ir pats sliktākais no visiem. Jā, tēvs, to es arī darīšu. Es viņu apēdīšu un būšu tikpat liels kā tu. Ļoti labi. Tad mēs ejam prom. Nē, puiši, sasodīts, kur viņus ir aizveduši? Tagad viņi ir ļoti tālu, un tu mirsi, un tu būsi pilnībā mans. To mēs vēl redzēsim. Ja apēdot dīvainu aļģi, es pārvērtos par haizivu Soniku. Kas notiks, kad apēdīšu tevi, briesmonīt? Nāc šurp! Esmu tevi noķēris, esmu tevi noķēris, esmu tevi noķēris! Jā, aiziet, es tevi aprīšu! Ak jā, tu esi pilnībā sagrauts, man tas patīk! Jā, pilnībā aprīts, tu esi manī, un tas nozīmē, ka mana haizivs Sonika forma! Jā! Tā ir uzlabojusies, un tagad es esmu daudz augstāka līmeņa haizivs Soniks. Esmu ātrāks, spēcīgāks, pa ūdeni, pa sauszemi un jebkur citur. Tāpēc es izglābšu savus draugus un aprīšu tos stulbos monstrus, lai kur viņi arī būtu. Ak, jā! Un beidzot es tevi atrodu, stulbais Eimijs briesmonis. Saki, kur viņi ir, citādi es tevi apēdīšu tieši šeit un tagad, haha! Tu nekad neatradīsi Eimiju. Viņa ir paslēpta kaut kur šajā ūdeņu atrakciju parkā un ir ieskauta ar slapkavīgiem haizivīm. Tāpēc esi gatavs redzēt, kā viņa mirst, un tad es būšu tā, kas tevi aprīs. Tu tiešām tam noticēji? Es vispirms viņu izglābšu, un tad nākšu pēc tevis. Labi, man būs kārtīgi jāizpēta, kur pie velna atrodas Eimija. Es iešu tā, izceļot savu haizivu spuru, lai iebaidītu, ja nu ir kāds iedaidnieks. Un es ātri kustēšos pa ūdeni, kā vienmēr esmu darījis. Lai gan es nezinu, vai viņa būs ūdenī, vai varbūt viņi tur ārpus ūdens. Par laimi, mana forma ļauj man justies labi gan ūdenī, gan uz sauszemes. Lai gan neizskatās, ka viņa tur būtu. Aiziet! Es ātri pārvietošos pa visu ūdens atrakciju parku, nepārtraukti viņu meklējot. Lai gan šeit izskatās, ka nav izejis. Paskatīsimies varbūt šajā pusē, varbūt šeit jūras dzelmē. Nē, viņas nav. Varbūt, ja es uzkāpšu šeit augšā. Te ir tikai šķēršļi un muļķības. Turpināšu skatīties pa visu šo ūdens atrakciju parka daļu. Varbūt tajās caurulēs tur. Varbūt viņa ir kaut kur šeit. Nu, Eimija, kur gan tevi varēja paslēpt? Man tevi jāatrod pirms tev nodara ko sliktu. Arī šeit nav. Nu, sasodīts varbūt šajā pusē. Šeit, paga. Vai tie ir haizivis? Tā, tur ir Eimija. Labi, Eimija, tu esi ielenkt ar haizivīm. Neuztraucies, es tikšu ar viņām galā. Dārgās haizivis, jūs esat sapinušās ar nepareizo haizivi. Nu,
Nost no mana ceļa un nost no Eimijas ceļa. Ņemiet šo, nu! Un tu, stulbā haiziv, es tevi noslīcināšu gaisā. Šeit tu nevari elpot, tāpēc ņem šo, stulbais. Neuztraucies, Eimija, vairs nav nevienas haizivs, kas tev varētu nodarīt pāri. Tu esi izglābta. Liels paldies, Sonic! Es biju ļoti novīsies. Domāju, ka haizivis mani apēdīs. Tad es domāju, ka tev vajadzētu doties glābt sevi. Un es zinu, kur viņš ir, un es tevi aizvedīšu. Bet līdz pirms aprī to stulbo! Tieši to es arī grasījos darīt, Eimija. Nāc šūbais briesmoni, tagad tu esi mans! Ak jā! Tu domāji, ka tavi haizivis mani apturēs? Bet nē, mani aprija, un tagad mana forma attīstās. Jā, šī jaunā forma ir neticama. Esmu lielāks, spēcīgāks, un man ir jauni uzlabojumi. Tātad ar šo spēku es varu doties glābt Tailsu. Ak jā! Un beidzot es tevi atrodu, dārgais Tailsu briesmoni. Atdod man manu draugu. Tu tiešām tam noticēji? Vai tu gribi savu draugu? Tad tie mūs jāpārvar dažādi pārbaudījumi ūdens dziļumos, kas pilni ar briesmoņiem. Un ja tu tiksi līdz šejienei, mēs redzēsim, uz ko tu esi spējīga. Labi, es dodos. Vispirms pirmais līmenis. Un tie briesmoņi, ak Dievs, vai tas ir nopietni? Šie briesmoņi ir nožēlojami. Tie ir sīki haizivēni, kas ir pilnīgi bezvērtīgi. Tā, ņemiet šo. Jā, redziet, kāda vara man tagad ir. Jā. Mani uzlabojumi ir neticami, vai ne? Neviens no viņiem nav ticis galā ar mani. Vai tu tiešām liksi man tērēt laiku ar tiem niecīgajiem briesmonīšiem? Neliec man smieties! Es eju tālāk! Ko? Tagad gan kļūst nopietni. Haizivis! Nu labi, ņemiet šo! Šito un šito! Nu labi, jā! Neviens nav palicis dzīvs. Es viegli tikšu līdz pēdējam līmenim. Paskatīsimies, kas te ir. Trešais līmenis – rajas. Tās ir ļoti bīstamas un indīgas, bet ja es izdaru šādi... Atā! Visas krīt manas varas priekšā. Jā, vai tiešām domāju, ka ar to mani apturēsi? Nākamais līmenis. Un, nekā nav. Kas tie par līmeņiem? Lai es atpūstos vai kā? Tiešām nav neviena briesmoņa? Tas būs ļoti viegli. 7. līmenis un... Ak, tie ir delfīni. Principā tie ir nekaitīgi. Bet ja viņi apvienojas, lai nāktu man virsū, viņi var būt bīstami. Ņemiet šo! Viņi ir ļoti gudri, tāpēc man viņi jāuzvar, pirms ir par vēlu. Jā! Lieliski! Neviens no viņiem tagad nav problēma. Paskatīsimies, kas mani sagaida šajā dītī. Oho, tie ir mazi zivtiņas. Jūs esat tik sīki. Jūs neesat nekāds drauds, bet man ar jums jātiek galā. Varbūt jūs esat piraņas, un tas būtu ļoti bīstami. Mani stari iznīcinās visus, jā! Pārāk viegli, un palikuši tikai 2 līmeņi. Paskatīsimies, āmurhaizivis! Tie ir tie, kas bija iedzinuši Eimiju stūrī. Man jāuzvar viņi visi! Ņemiet šo! Jā! Un tu nemēģini aizbēgt. Lieliski! Man palicis tikai 1 līmenis, un es jau esmu uzvarējis visus haizivju veidus. Tātad paskatīsimies, kas te ir lejā. Un ak, zobenvaļi, tās ir orkas, tās ir ļoti bīstamas, tāpēc es nevaru atstāt nevienu. Ņemiet šo! Ak, nē! Ja viņi apvienosies pret mani, es esmu pagalam. Viņi ēd haizivis. Tagad ņem šo! Jā, lieliski! Nav palikusi neviena, un tagad ir tava kārta, briesmonīt! Tikai neiedomājies, es tev nekad nedošu tādu iespēju! Neviens tev nav prasījis runāt! Nāc šurp, tu esi mans! Jā, cik garšīgi! Laiks attīstīt manu formu! Ātri, no šī brīža tev ir tikai 20 sekundes, lai atstātu laiku, abonē kanālu un aktivizē zvaniņu, lai uzlabotu Shark Sonic formu. Turklāt, ja komentāros ierakstīsi vārdu Shark Sonic, tu vari iegūt haizivju spējas. Tāpēc, ja es būtu tavā vietā, es pasteiktos. Laiks beidzās! Nē! Jā!
Šī jaunā forma ir neticama! Esmu īsts jūras karalis! Es tevi atbrīvošu, Tails, un tu man pateiksi, kur ir Knuckles! Jā, liels paldies, Sonic! Tu esi labākais! Paldies, ka mani atbrīvoji! Uzmanies ar Knucklu, jo tas, kurš viņa tur, ir ļoti bīstams! Bet esmu pārliecināta, ka tu ar viņu tiksi galā! Protams, draugs, atstāj to man! Es redzu, ka viņš ir otrā jūras pusē, tātad es viņu piebeigšu! Un beidzot esmu nonācis pie tevis, Knuckle! Vai tu atdosi manu draugu, vai arī es tevi iznīcināšu tūlīt? Vai tiešām domā, ka viss būs tik vienkārši? Tu esi šeit, ūdens kolisejā. Mums būs jācīnās līdz nāvei, un tas, kurš uzvarēs, iegūs Knucklu. Es nelieku viedus pārbaudījumus kā mani draugi. Es tevi vienkārši aprīšu. Nu tad uz priekšu, tur redzēsi Haizivs Sonika spēku! Ņem šo! Es izmantošu visu ūdens spēku, lai tevi uzvarētu! Un redzu, ka arī tu to dari! Nē! Nolādētais briesmoni! Ņem šo un vēl šo! Izmēģini manu ūdens stāru! Nolādēts, tas ir ļoti spēcīgs! Tu esi visspēcīgākais no visiem, ko līdz šim esmu redzējis! Bet tu mani neuzvarēsi! Ūdens stārs! Vai tev patīk? Jo man tev vēl ir daudz vairāk! Ņem šo un vēl šo! Skaties, kāds man spēks! Jā! Nav iespējams, ka tu mani šādi uzvarēsi! Aiziet! Ūdens bumbās! Jā! Ņem visu šo! Jā! Tu esi ļoti sīksts, ļoti izturīgs! Bet tas nenozīmē, ka tu vari mani uzvarēt! Skaties, kāds spēks man ir! Un skaties, kā es tevi iznīcināšu reiz par visām reizēm! Atbrīvoju visu savu Haizivs Sonika spēku! Jā! Tātad, skaties uz šo! Es absorbēšu visu ūdens spēku, un es tevi iznīcināšu ar ūdens sprādzienu! Atdod man manu draugu! Jā, nu, dārgais briesmoni, tagad es domāju, ka labāk būtu, ja tu aizietu tālu prom, uz neatgriešanos stulbenī. Paga mirkli, man taču viņš jāpēd, nāc šurp! Ak, jā! Paskatīsimies, kā tu garšo! Un paskatīsimies, kādu spēku tu man vari dot, nāc šurp! Jā! Tagad esmu īsts Haizivs Soniks, liels, spēcīgs, varens, jūru karalis, tāpēc, Knuckles, es tevi atbrīvošu. Liels paldies, Sonic! Tu esi labākais bez šaubām. Tagad tev vajadzētu doties glābt Leonu. Es tev pateikšu, kur viņš ir. Un veiksmi! Ak jā, liels paldies, draugs! Te dodas Haizivs Soniks! Ir pienācis laiks visu pabeigt, jā! Nu, izskatās, ka esmu šeit, tieši priekšā pārbaudījumam, kas man jāiztur, lai atgūtu Leonu. Ja tu to vēlies, tev būs jāiziet cauri manam nāves trasei. Trase, tas ir pilnā ar briesmām, līkumi, medēdīti pagriezieni, kurus Haizivī nav iespējams pārvarēt. Vai tu uzdrīksties? Par to pat nav jāvaicā. Aiziet! Jā, cik ātri es kustos! Un jūs? Tu esi ielicis Haizivis ūdeņos, kas nav gatavi Haizivīm. Tā tu plāno mani apturēt? Neliec man smieties. Es esmu ātrs un esmu neapturams. Es skrienu, es peldos, es daru visu. Jā. Lai gan, šie ūdeņi ir slikti. Tā ir taisnība. Ir mazliet grūti. Es varu tikt tiem pāri, ja visu izdaru pareizi. Un lai cik daudz Haizivju tu man liktu, tās mani nespēs uzvarēt. Atkāpieties no mana ceļa! Aiziet! Man sanāk lieliski! Es peldos ļoti ātri šajā stulbajā pārbaudījumā! Tu mani neuzvarēsi, nolādētais briesmoni! Tā kā aiziet! Oho! Izskatās, ka tuvojas vēl viens ūdenskritums! Aiziet! Es spēšu to izturēt! Šeit! Jā, tas ir pārāk viegli priekš manis! Es esmu Haizivju karalis! Ar šādiem pamata pārbaudījumiem nav iespējams mani dabūt ārā no šejienes. Labi. Es tuvojos trases beigām. Paliek interesanti. Es virzīšos uz priekšu pamazām šeit.
izbāža spuru, brīdinot, ka tuvojas briesmas tam stulbajam radījumam. Es jau esmu klāt! Haizivs, Sonic ir klāt, gatavs dot visu no sevis. Tātad, dārgais monster, gatavojies, tu esi mans! Bet pagamirkli. Tā, Haizivs man ir noķēris. Tu jau esi atvedis savus rokas puišus, vai ne? Es zināju, ka viņi gribēs tevi aizsargāt, bet tād es viņus iznīcināšu. Ak, nē, atlaižiet mani, prom no šejienes, nolādētās Haizivis. Vai domājat, ka mani iebiedēsiet? Nē, atlaiž mani! Nolādētais radījums! Ņem šo, ņemiet to! Nav svarīgi, cik briesmoņus tu izsauc, lai sevi aizsargātu. Viņu kodiens nav tik spēcīgs kā mans. Nolādēti jūs visi! Jā, nost no mana ceļa, stulbeņi! Šis man ir notvēris, bet ar to nepietiek, lai mani uzvarētu. Nolādētie Haizivis! Jūs mani neapēdīsiet, es būšu tas, kurš jūs apēdīs. Jā, nu, aiziet! Jā, šis ir tavs gals! Un tagad ir tava kārta. Ņem šo! Un tagad ļauj man tevi aprīt, lai es varētu vēl vairāk uzlabot savu formu. Jā, tagad es zinu, ka esmu gandrīz galīgais Haizivs Sonics. Paga, tūlīt tevi izvilkšu. Paldies, ka mani atbrīvoji. Tagad tev jāiet glābt Shadowu. Tikai viņš vēl ir palicis. Un tad tu varēsi stāties pretī galīgajam monstram. Es tevi tūlīt nosūtīšu uz turieni, kur viņš ir. Paldies, draugs. Lūk, dodas Haizivs Sonics, lai kļūtu par leģendārāko formu no visām. Un beidzot es tevi atrodu. Bija grūti šeit nokļūt, bet es tevi iznīcināšu un aprīšu. Atgriez manu draugu. Tā tu domā, tavs draugs ir zem visiem šiem bezgalīgajiem ūdens pārbaudījumiem. Un es te gaidīšu, lai tevi aprīti tik līdz tie ieradīsies, neveiksminiek. Tā, to mēs vēl redzēsim. Varbūt tagad es nevaru lidot, bet es varu dot visu no sevis. Te es esmu! Tu mani tik viegli neapturēsi. Tagad esmu lielāks un stiprāks nekā jebkad. Mana Sonika Haizivs forma nepadodas. Aiziet! Labi. Tagad jākrīt tur lejā. Nu, aiziet! Es nokritīšu tieši šeit. Jā! Labi, pirmā pārvarēta, tagad krītu vēl! Šī sāpēja, tas mani sagrauj, bet es varu krist caur šo caurumu. Aiziet, un es turpinu uz priekšu. Jā! Tu nevari mani apturēt! Jā! Es viegli no tā izvairīties, un es arī viegli tur nokļūstu. Tā! Skaties, kāda man ir veiklība! Padens lēciens! Labi, es nolaidos tieši uz otrās platformas, un tagad sagatavošu lielu lēcienu, lai tiktu uz nākamo. Jā! Tas ir ļoti viegli. Lēciens pēc lēciena es tieku uz priekšu. Šī Sonika Haizivs forma ne tikai pārvietojas pa ūdeni, arī pa sauszemi, un tā būs tava bojāja stulbais monstr. Aiziet! Es uzliekšu šeit augšā, lecot, nepārtraukti virzoties uz priekšu līdz finišam! Jā! Un es esmu šeit! Laiks lēkt! Jā! Saņem, ko esi pelnījis, stulbais monster! Es nepārstāšu tevi sist, līdz tu lūksies! Saņem, un vēlreiz saņem! Saņem šo un šo! Jā, no tā tu neizdzīvosi, un vēl jo vairāk, ja es izmantošu savu Sonic Haizivs spēku, lai tevi ar to iznīcinātu. Jā, grimsti, smiltīs neveiksminiek, un ļauj man atgūt savu draugu. Liels paldies, Sonic, tagad esmu brīvs. Un es domāju, ka tev vajadzētu aprīt to briesmoni, pirms tas pazūd, vai ne? Tev ir pilnīga taisnība. Nāc šurp, briesmoni, tu esi mans. Jā, tūlīt būs mana galīgā formā. Jā, šī ir mana galīgā Sonic Haizivs formā. Tātad es dodos ūdenī meklēt to jūras briesmoni, pirms nav par vēlu. Jā, un beidzot es atgriežos šeit, pludmalē, kur viss sākās, lai pabeigtu to, ko iepriekš nevarēju.
Vai tu tiešām domā, ka tagad spēks mani uzvarēja? Varbūt tu tiki galā ar maniem pakalpiņiem, kuri bija smieklīgi, nožēlojami un skumji, bet mana vara ir daudz pārāta par viņiem, un es tevi aprīšu. Un visu pasauli es jūs rīsas pārpludināšu un aprīšu. To mēs vēl redzēsim. Uz priekšu! Es iešu ūdenī, lai tevi uzvarētu tavā teritorijā! Atču! Ak, Dievs, kāds spēks tas ir! Kur viņš man ir aizsūtījis? Bet man arī ir daudz spēka. Es nāku pēc tevis, stulbais briesmoni! Skaties uz manu ūdens spēku! Ņem šos sitienus! Jā, jā! Aiziet, aiziet! Ar to nepietiek, lai mani uzvarētu. Nāc šurp! Nē, atkal! Es tev tūlīt parādīšu. Skaties, mana haizivs elpa! Jā, jā, jā! Kas ir? Tas tevi traucē? Sāp! Tad es ar haizivs viesuli ar tevi tikšu galā. Ha! Ņem šo! Šo un šo! Šī cīņa ir sarežģīta, bet es tevi tik un tā uzvarēšu un izglābšu pasauli un jūras! Skaties šo! Jā! Ņem šo! Skaties manus sitienus! Jā! Mana haizivs spēks ir pārāks par tavu jūras briesmoņa spēku! Jā! Turklāt es krastā esmu stiprāks par tevi! Viņš nāk! Nāc šurp! Es izturēšu tavus sitienus un tavas sprādzienus! Tu neapēdīsi pasauli! Tu nevaldīsi pār jūrām! Nāc šurp! Skaties uz manu spēku! Haizivs elpa! Jā, jā! Ņem šo, šo un šo! Jā, jā! Tu mani neuzvarēsi! Nekad! Aiziet, aiziet, aiziet! Te nu ir visi mani sitieni, nolādētais briesmoni! Jā! Es tevi nelaidīšu vaļā! Nu, kas tas ir? Tu netiki ar mani galā, vai ne? Tagad ir pienācis laiks uzsūkt visu tavu spēku un kļūt par visvarenāko jūras sargu! Jā, šī ir mana haizivs Sonika spēks, kas sasniegusi robežu. Es būšu briesmonis, kas aizsargās zemi un jūras. No šī brīža neviens un nekas nevarēs nākt man virsū, jo es būšu ļauno nāve, mana haizivs forma, manie ieroči, viss. Es to aizvedīšu uz jūru un sargāšu mūžīgi, jo es esmu haizivs Soniks. Ak, jā!